mūsu. Un skaties, kā iegūt šķidro skābekli mājas apstākļos. Ja nu pēkšņi sanāk kaut kādā veidā dabūt šķidro slāpekli, tad izrādās tur pietiek vienkārši iemērkt iekšā stikla cilindru. Mums ir mērcilindrs uz 250 ml, ko mēs esam ielikuši iekšā, un tajā sanāk tā, ka te iekļūst iekšā gaiss. Gaiss aizejot līdz saskarē ar šķidro slāpekli, skābeklis kondensējās, gaisā kļūst smagāks un... Jā, laižās lejā un kondensēs, kļūst šķidrs. Skaties, cik mums ir mililitri? Pasties, cik daudz? 130 mililitri šķidros skābekli. Un kur apakšā var redzēt, ogļskābās gāzes gabaliņi maziņie ir, ja? Un tur noteikti arī ūdens tvaiks, bet galvenais ir visa šī daļa. Un ko mēs pamēģināsim tad ar to tūlīt kaut ko aizdedzināt? Skaties, ko mēs tagad darīsim? Mēs uzliksim apakšā aizsargu, lai galdu nesabojātu. Tagad vienā glāzē es ielikšu iekšā vienu sausiņu. Un apliesim to ar šķidro skābekli. Bet, protams, kad sākumā, ja es pamēģināšu to aizdedzināt, pasties, kā tas dara. Nu, melns kļuva. Jūti? Sadega maize, var teikt, ja? Bet, nu, nekas nav. Negribu degt, nu, vajadzētu man... Bet tagad mēs ko? Es labi šito sausiņu nolikšu malā. Mēs ieliksim iekšā šeit sausiņu. Un mēs tam sausiņam tūlīt pat uzliesim virsū šķidro skābekli. Tagad šādi. Un tad pamēģināsim to aizdedzināt. Uzliejam virsū. Pisam nedaudz. Tad tas skābeklis, kas mums ir vajadzīgs elpošanai, šobrīd ir šķidrā veidā. Šeit apkārt sausiņam. Ātrāk. Kamēr tas... Nē, mums vajag, lai iesūcās iekšā. Lai pilnībā tur iekšā ir tātad... Tas iesūcas. Jā, iesūcās atdesē pašu sausiņu. Viņš šķiet augsts vai degs? Degs. Liekam. Un tagad soli atpakaļ. Un tagad pamēģinām skaties. Wow! Ienāc tuvāk, un tur ir sausiņš deg. Tāpēc, ka tur ir šķidrais skābeklis. Zin kā? Man ir viena ideja. Vajadzētu pievienot vairāk skābekli. Bišķitiņi ir pamaz tas skābeklis. Nesadega tā, kā es gribēju. Tāpēc mēs nozēšam. Viņš vēl... Jā, vēl nedaudz. Kurš? Un mums ir trešais sausiņš. Un tam mēs uzliesim vairāk skābekli, vairāk viņu paturēsim. Un, jo redz, mēs tikai uzliejām 30 ml. Mums vēl ir vairāk. Šķītiņu mēs saliekam. Pagājušreiz bija ne tik ātri. Tā, mēs uzliksim otrādāk. Tā. Es ieliešu vēl nedaudz šķidro skābekli. Nu, izskatās, ka varētu būt pat ļoti labi. Man redz, man tur vēl apakšā pat šķidrais skābeklis nedaudz ir palicis pāri. Tas nozīmē, ka varētu būt pat ļoti, ļoti labi. Nu tā, gatavs? Jā. Es arī. Interesanti, kādēks. Es ceru, ka vēl labāk nekā iepriekš. Jo tagad mums izskatās, ka ir vairāk skābeklis ticis iekšā. Vajadzētu būt tam rezultātam tiešām labākam. Tā, liekam šeit visu skābekli, kas man te ir, vēl virsū. Nedeg. Tāda skaņa bija.
Nu, pasties, kā šoreiz sadeg. Tas ir sausiņš ar skābekli. Vienkārši sausiņš. Žēvi sausiņu. Nu, viena oglīte paliks. Vēl deg. Nu, redz. Vēl deg. Viss izdevās, vēl nedaudz kaut kas deg. Bet mēs viennozīmīgi varam salīdzināt. Šis bija pirmais sausiņš tikai no vienas puses, un arī tikai te. Un te tūlīt izņemam. Vēl nedaudz pat smird. Mums pavisam nedaudz palika pāri. Tad mums sausiņš sadega tā kā degviela. Mēs varam salīdzināt pat. Ja es uzlieku šitam gabaliņam nedaudz virsū. Nedegs vairāk. Kādēļ tūlīt pārbaudīsim? Un tād visus 3 sausiņus aizdedzināt vēl. Šis ir malā, šito sausiņu prom. Un aiziet vēlreiz. Un tagad mēs pamēģināsim skābekli piedabūt klāt. Zini, piliens. Wow! Ir. Jā. Nu. Mēs varam teikt, skābeklis riktīgi veicina degšanu. Nu, protams, kā saka, tikko tas ir klāt kaut kur, tā tad deg ļoti labi. Un kas mēs tiešām varam pateikt no gaisa, kas mums ir šeit, esam dabūjuši skābekli. Apriekš kam to gaisu izmantosim? Šo? Jā. Jautājums. Ko tu gribētu vēl uzdedzināt? Kāpēc nevar vienkārši uz... Tāpēc, ka vajag gaisu. Es pielieku, redz viņš šādi te uzmanīgi deg. Un... Labi deg. Diezgan labi deg. Daudz labāk nekā sausiņš, pareizi? Jā. Jā. Nu, es domāju, tik tiešām mēs paņemsim šitādu gabaliņu, ieliksim iekšā un uzliesim virsū šķidro skābekli. Tad mums ir vēl palicis šķidrais skābeklis, 60 ml. Bija 50. Nu, bet, protams, viņš veidojas visu laiku no gaisa un kondensējas vēl. Uzlējām virsū, liekam atpakaļ. Un man sanāk, ka šeit man vate ir ar šķidro skābekli. Šo mēs paņemam šādi vēl. Samērcēsim un liekam šo. Tagad skābeklis mums tur ir iekšā. Uzliekam virsū vati. Uzliekam visu. Kas mums te ir virsū vēl? Un tagad skaties. Esi gatavs? Jā, esmu. Wow! Tu redzēji, cik ātri aizdegās. Vēlreiz? Es paņemu šo vati, uzceļam augšā. Skābeklis, kas tur iekšā, ļoti labi veicina to degšanu. Tā kā